Katru gadu liels nelaimes gadījumu skaits notiek būvniecības darbos. Par to liecina Valsts darba inspekcijas dati. Arī zemes darbi ir saistīti ar paaugstinātu bīstamību, bet ja zemes darba veikšana notiek uz ceļiem, intensīvas satiksmes apstākļos, to bīstamība paaugstinās. Zemes darbos ir ļoti daudz risku, kuri var ietekmēt darbinieku veselību un dzīvību. Precizēsim, kas ir zemes darbi. Tie ir darbi, kas ir saistīti ar zemes rakšanu, ar rokām vai ar specializētu rakšanas tehniku. Bet pastāv neliela problēma ar šo definīciju. Valsts normatīvie akti nenosaka, no kāda dziļuma sākas zemes darbi. Līdz ar to katrs uzņēmums ir tiesīgs pats definēt zemes darba dziļuma datus, jo to nenosaka nozares obligāti piemērojamais standarts. Pārskatiet vai izstrādājiet iekšējo normatīvo dokumentu instrukciju. Zemes darbus atļauts veikt atbilstoši rakstiski noformētam norīkojumam atļaujai, bet, ja tas ir pastāvīgs ikdienas darbs, atbilstoši uzņēmuma izstrādātajai instrukcijai. Tā kā zemes darbi ir pieskaitāmi pie darbiem ar paaugstinātu bīstamību, tie ir veicami tikai uzraudzības personu vadībā, kura ir atbildīga par darbu norisi. Pirms rakšanas darba sākuma nepieciešams sagatavoties darbam, lai līdz minimumam samazinātu risku darbu veikšanas laikā. Atbildīgajiem par darbu veikšanu ir pienākums paredzēt un noteikt nepieciešamos pasākumus darba sagatavošanai, drošai darbu veikšanai un pabeigšanai, kas garantē izpildāmo darbu maksimālo drošību, lai darba apstākļi neradītu riskus darbiniekiem. Sagatavošanās darbos ir svarīgi pārliecināties, lai darbiniekam ir individuālie aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs un apavi. Pirms izbraukšanas man kā darba vadītājiem jāpārliecinās, lai brigādē ir viss. Gan pretvibrācijas cimdi, kiveres un, protams, arī austiņas. Pārliecinamies, lai izmantojamām stropēm un ķēdēm ir atbilstoši derīguma termiņš, vai darba aprīkojumam ir aizsargierīces, un vai pieejama aptieciņa un ugunsdzēšamais aprāts. Darbiniekiem ir jāvalkās sezonai atbilstoši darba apģērbs un apavi, jābūt sagatavotiem individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. Brīdinājums. Darbinieks nedrīkst uzsākt darbu, ja viņš nav nodrošināts ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem drošai darba veikšanai. Aizliegts strādāt ar bojātiem aizsardzības līdzekļiem. Padoms. Ja darbinieka līdzekļi ir bojāti, nav kārtībā vai trūkst, darbiniekam nepieciešams pieprasīt no darba vadītāja papildus nodrošinājumu ar atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem. Sagatavošanās darbos faktiskajā objektā ir jānosaka būvbedres vieta un robežas, jāizplāno, kur tiks izvietots izraktais ceļu segums un grunts. Materiālus un transporta līdzekļus jānovieto drošā attālumā no būvbedres. Šajā objektā izraktā grunts tiek ievietota speciālajā tehnikā un izvesta. Jānosaka traktoru tehnikas un transporta līdzekļu atrašanās vietu. Atceries, ka darba zonā drīkst atrasties tikai tā tehnika, kur ir tieši iesaistīta darbu veikšanā. Gadījumā, ja darba uzdevumā minēts par apakšzemes komunikāciju atrašanos rakšanas zonā, tad jāprecizē to izvietojums un dziļums dabā. To precīzai konstatēšanai, veikt atšifrēšanu ar rokām, zondēšanu ar instrumentiem vai pielietot citas zināmas metodes, pazemes inženierkomunikāciju faktiskā novietojuma noteikšanai. Rakšanas darbiem šajā gadījumā jābūt obligāti saskaņotiem ar apakšzemes komunikāciju valdītājiem. Nepieciešams norobežot darba veikšanas zonu ar norobežojošiem elementiem, brīdinājumu ierīcēm, drošības zīmēm un citiem apzīmējumiem. Norobežošana ir ļoti svarīgs aizsardzības pasākums, lai nodrošinātu strādājošo darbinieku drošību, satiksmes dalībnieku drošību, gājēju drošību, lai nepieļautu nepiederošu personu un transporta līdzekļu iekļūšanu objektā, un pēc iespējas mazāk ietekmētu normālu satiksmes norisi un garantētu satiksmes drošību. Ceļu satiksmes negadījuma risks ir būtisks riska faktors, un visiem darbiniekiem jābūt augstas redzamības brīdinājuma apģērbā. Padoms. Visiem, kas atrodas darba zonā, obligāti jābūt ķiverē, atbilstošos darba apavos un vestē. Zemes darba laikā grunts nobrukumu risks ir atkarīgs no konkrētā grunts veida, kā arī apkārt esošajiem objektiem. Tāpēc katram uzņēmumam vajag parūpēties un definēt grunts novērtēšanas kārtību un atbalsta sienu pielietošanu.
Zemes darbu veikšanas laikā iespējami arī papildus darba vides riska faktori – troksnis vai trokšņa ietekme, vibrācija, paklupšana un pakrišanas iespēja, traumas un mikrotraumas strādājot ar rokas instrumentiem, nepareizu darba paņēmienu un metožu pielietošana un atrašanās traktortehnikas zonā. Gāzes, elektriskās un citas pazemes komunikācijas, kur bojājums var izraisīt smagas sekas, dzīvnieku uzbrukumu un to kodumi, iršu, lapseņu un ērču kodumi, ķīmiskās vielas, ja ir saskara ar ķīmiskajām vielām vai izmantojot gāzes degļus. Viens no būtiskākajiem riska faktoriem, ar kuru var saskarties rakšanas darba veikšanas laikā un par kuru jāzina, ir nezināmas izcelsmes priekšmetu atrašana. Padoms, ja ir fakts, kas norāda uz nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu, apstādināt darbu, neaiztikt priekšmetu, zvanīt 112. Darbam nepieciešamiem instrumentiem un materiāliem jāatrodas ne tuvāk par 0,5 metriem no tranšējas būvbedres ārējās malas. Bīstami! Instrumentus un materiālus mest vai izmest no tranšējas aizliegts. Rīcība ārkārtas situācijās. Nekavējoties pārtraukt darbu, ja tiek atrastas apakšzemes komunikācijas, kas nav uzrādītas inženierkomunikāciju novietnes schēmā, noticis ceļu satiksmes negadījums, darbu veikšanas zonā, darba instrumentu bojājumu gadījumos, ja konstatētas noplūdes no citām apakšzemes inženierkomunikācijām, notikusi aizdegšanās, bojāti aizsardzības līdzekļi, akūtas saslimšanas gadījumā vai noticis nelaimes gadījums. Ja darba laikā tiek konstatēti pārkāpumi vai atklāti citi apstākļi, kas apdraud darbinieku drošību. Padoms, tikai pēc atklāto pārkāpumu vai apstākļu novēršanas darbiniekus var atkārtot pielaist pie darba. Es, kā darba vadītāji, zinu, ka nelaimes gadījums ir pēkšņs, dažkārt no darbinieka neatkarīgs notikums. Kā rezultātā var kaitēt veselībai un dzīvībai. Gribu aicināt visus aizdomāties par nelaimes gadījumu sekām un veselības traucējumiem, kas saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību.